Šodien atrodamies objektā, kur top privātmāja un jau ir izbūvēti pamati no FIBO pamatu blokiem. Kāpēc pamatu izbūvē izvēlēties FIBO pamatu blokus? Tie ir īpašas formas bloki, kas kā paliekoša veidņu sistēma izmantojam pamatu būvniecībai, blokus nemūrē. To samontē vairākās rindās, ko pēc tam vienlaicīgi aizlej ar betonu. Betons aizpilda FIBO pamata bloka tukšo dobumu, spēcīgi saķeroties ar keramzīta betona virsmu un nodrošinot vienlaidus konstrukciju. Bloku pirmā rinda ir izbūvēta, izmantojot mūrjau Weber M100-600, lai nolīmeņotu pamatus. Pārējās rindas tiek veidotas blokus, liekot vienu virs otra cieši sabīdot, ko nodrošina gropes savienojumi. Izmantojot pamatu blokus, pamatu būvēšana galvenās priekšrocības ir ātra un vienkārša montāža, nav nepieciešama smagā pacelšanas tehnika, gluda virsma, kas ietaupa apdares laiku un materiāls, it sevišķi, ja tiek būvēts pagrabs. Pamatu ārējo virsmu jau nākamajā dienā var apstrādāt ar hidroizolāciju un līmēt klāt siltumizolāciju. Nav jāgaida, līdz betons sasniegs savu stiprību, kā arī netraucē veidņi, kas pēc betona sacietēšanas ir jādemontē. FIBO pamatu blokus ērti izmantot līdz 2 stāvu ēkām, gan citām mazākām konstrukcijām, piemēram, garāžu, siltumnīcu, pagrabu un dažādu atbalstu sienu būvniecībai. Mūsu sortimentā ir pieejami 200, 250 un 300 mm plati bloki. Blokos ir gropes, kas paredzētas horizontālās armatūras ievietošanai. Veidojot stūra un T-veida savienojumus, jānogriež liekās daļas. Lai novērstu betona iztecēšanu caur spraugām stūros, galos pieskrūvē dēļus vai spraugas aizpilda ar standarta celtniecības putām. Pamatu hidroizolācijai iesakam izmantot Weber TEC 915 un Weber TEC 901. To var iestrādāt uzreiz uz FIBO pamatu blokiem, un tas kalpo arī par līmi siltumizolācijas plāksnēm. FIBO konstrukciju katalogā ir pieejami dažādu pamatu mezglu risinājumi un bloku izbūves schēmas. Konstrukciju katalogu jūs atradīsiet mūsu mājaslapās,